Mani sauc Edgars Bisenieks, un šodienas tēma mums ir PVN jautājumi interneta tirdzniecībā. Īsumā par mani ar PVN lietām strādāju 20 gadus, tā kā ceru, ka kaut ko no PVN saprotu. Un tā kā internets mums ir lieta, kas ir arī ikdienā jau bez kā nekādi nevar, tāda es domāju, ka šīs dienas tēma, jautājumi, atbildes būs noderīgas visiem. Šodien tad es piedāvāju šādas te 4 daļas par pakalpojumiem internetā, par domājumām piegādēm, par iOS režīmu un par dažādiem citiem jautājumiem saistībā ar PVN, un beigās arī, kā jau solīju, atbildes uz jautājumiem. Sāksim ar pakalpojumiem un precēm internetā. Parunāsim par darījumiem kā tādiem, kas tur ar PVN notiek, par darījumu partneru nozīmi un ietekmi uz pareizu PVN piemērošanu, par darījumu vietas noteikšanu PVN vajadzībām, dokumentiem, reģistrēšanos un, protams, arī par to, kāda ir PVN likme jāpiemēro, ja tirgojam preces un pakalpojumus caur internetu un tā tālāk.